Čau visiem! Jauns nedēļas sākums. Kāds no jauns, vēl nav beigusies iepriekšējā nedēļa, bet man ir jauns sākums. Paņēmu vienu kastīti, man vajadzēja no warehouse aizvest, tā kā uz Dublinu viņi iet, bet man jādod citam šoferim no sākuma un pateica, ka jāceļ jābrauc ir ļoti agri, jo mašīnu gaidīšot uz pusdienas laiku jau Doverā, no warehouse līdz Kalaisam ir kādu 4 stundas. Domāju, labi, ja es braukšu ārā 5, tad jau 9 rītā es varētu būt bišķi pār 9 tā kā ostā un kaut kā tā. Labi, ir vakar iegāja laicīgi gulēt. Šorīt no rīta piecēlos, paņem telefonu rokā, boss uzrakstīs. Nē, tev tomēr kastīt būs jādod Kalaisā no rīta. Nē, labi, no rīts ir rīts, Bet, labi, iebraukšu tagad Kalaisā, došu to kastīti, to paleti, saucamo. Un tad viss, un tad laižu uz Kalaisu uz ostu, te Kalaisu, mēs viņu saucam pa Kalaisu parkingu, bet, tas jau ir bišķi tuvāk no Kalaisu, Un, jā, tad sadošu to kastīti un kaut kā tā. Bet, šorīt jau atkal pigori bija. Parasti, kad mēs braucam, tā kā no warehouse uz Angliju, mēs ejam, pa vienu bānu ātrāk. Es, protams, šorīt braucu, bānis ciet ekstra 30 vai 40 kilometri. Labi, kilometri tā būtu sūds, bet laika ziņā, es bišķi pazaudēju, un tad līdz ar to es būšu kaut kādu 4:20 un būšu Kalaisā. Un tā kaut kā, jā, tā kā nebija plānojis tik agri sākt šorīt, bet, tā sanāca. Bet, pa lielam visu vakardien sadarīju, mašīnu nomazgāt, kotlets izcepts, viss kārtībā, jāstrādā, vai ne? Līdz ostā veiksmīgi tik, jā, bet tas cilvēks, kā man tā kasta, tā paleta mazā bija jādod, es iebraucu Kalaisā, tur tajā vienā parkingā, otrā. Nav, beigās, numurs man arī nav atsūtīts, tur tajā vienā parkingā stāvis, zvanu uz office jautājot, kas man vajag numurs dabūt, kā es to cilvēku par rokās dabūt, atsūtīja man numuru, tas viņam zvanīja, viņš pēc pusstundas būs, labi, it kā teorētiski man pusstundas pauzu vajadzēja, steigties arī diži jēga nav nekāda, kāpēc, ne? Tad es sanācu man kaut kādas 40 minūtes parkingā, pagaidīju, viņi atdeva to kastīti un viss. Tagad jau, protams, kā jau Kalaisā vienmēr ir uz tiem, uz to rengeni tieši, refiem un es nesaprotu. Plus vēl te, kad tu brauc iekšā pirms Angļa to pasportu kontroli, vēl franči kaut ko vēl ekstra grib uzkontrolēt, nezinu, nebūtu man tā kastīti viena jādod, es varēju mierīgi braukt uz Dunkerkas prāmi un reāli es domāju, ka es tuvākajā laikā jau būtu bijis pāri Anglijā. Es tā domāju. Bet, kā ir, tā ir, vai ne? Tā kā jāsēž, jāpaņem telefons, jāpabakst, jāgaida prāms, kad būs. Prāms vispār ir, prāms ir 13:40 un tagad ir 12:18. Tā lūk, tā kā jāpabakst telefons un tā jau vēlāk. Pirmdienā. Šorīt iesācies tāds, tāds baigais agrais pavasars, 9 grādi tik ir. Bet jau gaiši salīdzinoši, kā bija pāris mēneši apakaļ, ja 6 sāk, tad bija vēl melna nakts. Jābrauc uz pirmo piegādi no Dovers līdz izkraušanos pirmā, 160 km, tur es esmu bijis. Tādā interesanta vieta, kā es pirmo reizi tur braucu.
gribējās iebraukt pa smuko, bet tur tā nevar, tur ir jābrauc. Parādīšu, kā tur jāiebrauc iekšā, lai visi saiet un varētu tikt arī ārā no turienes. Bet, nu, kā saka, nu, ja nepamēģinās, nezinās, kā tur ir. Tā kaut kā, jā. Tā kā jādo virsū ir un vakar vēl iegāju gulēt, kamēr samontēju video un paskatījos kaut kāds video vēl un jā, tu šorīt nozvanīja modinātājs. Tā negribējās celties. Nu, neko darīt, kā tā ir. Tā kā jādo virsū ir un kaut kā tā, jā. Jā, vēl 3 kilometri un būs līdz pirmai piegādai ticis. Teorētiski man jau vajadzēja būt tur kādu pusstundu atpakaļ. Nu, tā, ņemot pēc kilometriem, bet, nu. M25 no rīta šita neviena otra pusi nav braucam, tā kā tas viss ir. Bet šodien it kā nav busy 4 piegādes, tikai tā kā, domāju, nav jēgas skriet, jo rītdien tā ekspeditors ir tāda piegāda, viņi ir parasti, nu, viņai ir booking laiks un ātrāk tu viņi nevar, šodien viņi nevar jebkurā gadījumā izkraut. Tā kā, nezinu. Tāpēc es arī baigi nesteidzos, zin kā, un nav jēga, nu, nav pamata steigai. Ko aids ganās? Es arī esmu dzirdējis, kad Latvijā daudz cilvēki, nu, piemēram, kam ir lielas platības, kas nevar apļaut, paņem aitas uz vasaru. Viņas noēd visu pilnībā. Smieklīgs tas aitas ir. No, te būs priekšā man piegāda pirmā jābrauc taisni iekšā, bet tūlīt parādīšu, kā tur tā sistēma ir. Tā, man jābrauc būs te, un tad reku pa šito ceļu iekšā. Tūlītās ir jāuzzvan, lejā ir mazais domofons. Tā tad braucam iekšā, skatāmies kā iebraukt. Jo, lai es iebrauktu pareizi, es nevaru te izgriezties, man jāņem ir no šitās joslas, šitā man jābrauc ir. Un tad es tikai varu, jo pagājušo reizi šita te ir tādi asumi, es pret turien, nu, pirmo reizi, kad es biju, es noskrāpēju mašīnu. Un tad man izstāstīja, ka te jābrauc ir šādi. Un ārā es parādīšu, ārā pavisam citādāk ir jābrauc. Tā arī mēdz gadīties. Un tā tad man jābrauc būs te te taisni. Bet ārā būs jāgriežot te pa kreisi un apkārt visam šitam skvēram, jo, nu, kā redzēt, ka brauc iekšā, tur es nevaru pa labi pagriezties, jo tā saliņa traucē, ja tā saliņa tur nebūtu, tad es varētu mierīgi visu to izdarīt. Bet labi, tūlītās kraus ārā un tas skatīsies. Jā, tomēr netrāpīja, nav īstā, te buildingi ir daudz, bet, nu, te ierakstīts ir 9 līdz 11, te ir 11. buildings, bet viņš apskaties to package listu, viņš saka, tas nav mums. Viņš saka, tur ir vēl viena Bedfont Lake 1, viņš saka, tas ir tiem visticamākais. Nu, jāzvan un jāprasa ir. Stulbi, gribējās ātri te izsviest un viss, bet nu neko darīt, kā ir tā ir.
salīt, par ko es teicu, ja brauc no tās puses, tu nevar izgriezt vienkārši šī te, jābrauc tikai tā. Nu jā, jautrība nebeidzās, arī šeit nav. Un numurs, uz kuras mēģināju zvanīt, ir voicemails. Tikko man zvanīja no office cilvēks. Viņš saka, ka to Cisco ir. Es saku, es tur biju. Viņi teica, ka tas nav priekš viņiem. Viņš paņēma to package listu, apskaties, kas tur ir. Viņš saka, nē, mēs šitādi neesam sūtījuši, mēs par tevi negaidām. Nu jā, atsūtīja vēl vienu variantu, kur varētu būt, un te patās, te bija jāaiziet, aizgāja tur. Tur ir pirmais, aizgāja tur it kā, kur vajadzēja būt. Es viņam rādu, ka buildings 1 man vajag. Viņš saka, nē, blakus māja buildings 1. Es aizēju uz turieni. Tur jau arī nav. Neko darīt, jāsēž un jāgaida, kad kāds atsūtīs kaut kādu informāciju, jo te vispār izskatās tā, ka pa lielam, kur es biju uz pirmo vietu aizgājis, tur vispār vācās office sārā viss. Nav ne mazākā nojauta, kur te varētu būt šitas te. Bet, cik es varēju, tik es izdarīju. Tālāk, lai meklē cilvēkam, kam ir lielāks iespējas to darīt, jo es caur Google meklēju, neko neatrādu. Tā kā turpinu gaidīt. Jā, un beigās sanāca tā, ka man uzrakstīja no office ziņu. Brauc uz nākamo, kamēr vēl atradīs tas nosūtītājs, kur ir jāizkraujās. Stundi nosēdēja. Bet arī, tu nosūti kravu, te taču jābūt adresē, jo reāli šitā adrese, nezinu. Es jau saku, tāda sajūta, ka tur strādā kaut kādas, nezinu, pirmo dienu, kad darīt to darbu, Bet, labi, es lidoju uz otro izkraušanos, jā. Tad vēl šodien ir 3 palikuši, tā viena paleta stāv, ko es neizkrauju. Neko darīt, gan jau kaut kur izkraus pa ceļam. Laižam. Izkrāva arī, it kā otro, bet pirmo šodien. Tur vispār es, tur jābrauc iekšā tāda, ļoti maza industrija, un, es atrodu, tur 17. buildings bija, es baigi piezvanu, attais durvs, es viņam saku, kā forklift, vai ko kraus ārā, viņš saka, cik tur daudz ir, es baigi paskatos, 11 kilogramu, es saku, labi, es ar rokām izcelšu ārā. Izcēlu ar rokām ārā un viss, un tagad laižu uz nākamo 19 km līdz nākamo izkraušanos. Te braukšu pa nacionālkām, lai ir ko iefilmēt priekš jums. Jep, otrā vieta arī ir izsviesta. Te vienkārši nevar kameru paķert rokās, kā brauc tā krauja, Un tagad jaunākais updates ir, man būs jādod viena slimnīcas piegāda kolēģim, mēģināšu sarunāt, varbūt, ka sadod vēl vienu. Tur ir vispārīgās, tur ir apmēram 20 vai 30 cm, 30 x 20 tāda kastīta virs uz paleti. Jā, vēl ir viena piegāde. Un tad ir viss šodien, pulkstenis ir bez 20:12. Ko viņš man atsūtīja kaut kādu, kur stāvēt, laikam esot droši. Labi, paskatīsimies. Jep, apstājos malā.
uzēst pusdienas. Nu, tā kā jau ir Anglijā uz nacionālkām kabatā. Kas tur pa atkritumiem, man liekas, kas brauc, tas gāž ārā, te viss kaut kā dīvāri, visādi sūdi. Nu, vāks kaut kāds, nu var jau musarot, bet nu ne jau šitā. Nu jā, šitā piegādē atkal viss notiek pie rampas. Te ir 9 palets un tad ir viss. Skatījos 60 jūdas līdz parkingam, tas kaut kādā 80 km. Normāli, 2 būs vakars. Šitā ātri ir. Tiešām te ir ātri. Te piebrauc, apstājās tur, kur tas stāv priekšā. Tur ir durvis. Iet iekšā, pasaka viņam, ka piegāde ir kompānijas nosaukumu un savu vārdu un viss. Viņš pajautā, vai tu zini, kur braukt. Tā kaut kā, vai ne? Vienkārši viss. Ja tu, var teikt, 2 gadus var šito darbu darīs, tad, man liekas, ir jau, jā, īstenībā, kad ir jauns tās adreses, bet pārsvarā jau viņas visas atkārtojās, un tu jau zini uzreiz, kur braukt, ko darīt, un tā kā šorīt, piemēram, es tādu gaidīju uz to postkodu, un tur, kas tur bija rakstīts buildings no 9 līdz 11, ir viena cita kompānija, nu. Nezinu, jo es biju pārliecināts, ka tā ir, es vēl te kolēģim prasīju vienam, viņš saka, 100 punka tur, vienkārši tas nosaukums kaut kāds jocīgs. Nu, un tā viņi vēl nav atradušas, kurien tā viena paleties, bet vēl jau ir laiks līdz rītdienai. Man ir vakars, samaksāju par parkingu, 31 pounds, bet tas ir drošais parkings, šitā var stāvēt un var maksāt. Tā kā jāuzliek kaut kas jāpēd, ir jāpastās kāds, nezinu, jāpabaks telefons, kāds TikToks vai kaut kas tāds. Un rītdien piegādi pusdienas laikā tik pirmā. Es nezinu, jāpastās tik tālu, bet nevarētu būt tik tālu. Kaut kā tā, jā. Labrīt! Cik no rīts, 10:30. Jābrauc uz pirmo piegādi, līdz piegādēji 40 km. Un it kā piegādi ir 12 pa dienu rakstīt pusdienas laikā, bet es braukšu mazliet ātrāk, varbūt, ka izkrauju, jo vēl pēc tam ir 3 izkraušanās, jā, jo es vakardien tās 2 atdevu. To pirmo, ko es nevarēju atrast, to es arī atdevu, izrādās, ka viņi ir pavisam citā vietā. Teiksim tā, ja salīdzina, tad galīgi prom no Londonas, un tad atdevu to vienu slimnīcu, bet tas nekas par to baigi nesatraucos. Tā kā tā, jā, tā kā jābrauc ir un jākrauj ārā. Šitā vieta varbūt nebūs baigi interesantā, nākamā būs pēc otrā šodien izkraušanās, tā varētu būt tāda interesanti, jo pagājušo reizi es nedaudz aizķēru ar piekaps astu vārds, tur kaut kāds remonts bija, bet tas bija kaut kādu labu laiku atpakaļ, jo securities man teica, tu aizķēri vārds, es saku, kurā vietā? Tur tādā, burtiski 5 centimetri kaut kur piekabē pašā stūrītī, kā griezās kā pakaļ, kā iet projām, nedaudz aizķērs, viņam saka, bet reku vārti ir ciet, viņi pat nav šķīvi, viss kārtībā, tad jā. Tā kaut kā, labi, laižam! Tā, līdz pirmo izkraušanās būšu atbraucis.
Nu redzēs, izkraus vai neizkraus, jo kā rakstīts ir pusdienas laikā, tagad ir 20 pār 11. Nu, teorētiski kādam jau ir noteikti pusdienas laiks. Tā kā redzēs. Jā, piebrauc pie rampas, piekabē apstījos, kur tālākās visas piegādes ir, un es jau skatos, viņā man tagad gaida, labi, es domāju, būs baigi ātri, labais. Aizgāju, iedevu savus CMRX, iedevu pagers, domāju, nu nopietni, viena paleti tikai. Cik tur izsviest ārā ir minūtes darbs? Nu redzēs, cik ātri viss tas notiksies. 11, 12 tā ir, tā kā. Nu, cerams, es ļoti ceru, ka nebūs tā, kad precīzi 12 izkraus. Nu labi, nu vienalga kāda starpība. Meiteni iet jau nes papīrs kaut kādam polim. O, ideāli. Cerams, ka man arī atnesīs papīrs. Tā jau redzēs. Labi, ir. Es ielikšu nākamo adresi, bet nekas, man liekas, tālu nebija. Tagad es eju atpakaļ Londonas virzienā. Es tagad esmu Bedfordā un es eju atpakaļ Londonas virzienā. Jo pēdējās divas ir... Viena ir Tilbury un otra ir Dartford. Tas ir, ja es negribu samelot, Tilbury ir šai pus Temzai un Dartford ir otra pus. Nu, piegāds, es domāju. Tā kā, labi, es uzmetīšu acu un tad jāmauc tālāk ir, jo nākamajā piegādē ir 5 kilogrami. Uz palicis tādu maz nelielu kastīti, es sasmējos. Bet labi, es no sākuma biju domājis, kājām ienesīšu iekšā, bet zini kā, skills bišķi jāuztrenē, jāpaprauj, varbūt šoreiz neaizķiešu bišķiņi rast tos vārds. Jo pagājušo reizi tur bija remonts, tā kā kaut kā tā jā. Labi, es uzmetīšu acis vēl cik līdz nākamajai ir. Var jābūt kā arī izkrauj tad. Tā, izkrauj īstenībā baigi ātri. Nepaspēja nemaz. Iet pastīties kāds TikToks. Bet labi ir. Līdz nākamo izkraušanos ir 104 kilometri. Es tagad no rīta šorīt sāku. Es nopriecējos, mašīnas navigācija aizgāja ideāli, varēšu ar to strādāt, jo reāli man patīk, man iepatīcies TomToms. Un kur gadījies, kur ne, tikko atkal piedarbināja mašīnu un man tas TomToms rādās kaut kādā Islandē tas punkts, es nezinu, kas ir. Jo tad, kad es dabūju to mašīnu, tad viņai arī bija šitāds gļuks, tad gāja tā navigācija, tad negāja, nu praktiski es viņu tad neizmantoju vispār. Nu, un es braucu laiku ar Garmin. Nu, un tagad pēdējā laikā kaut kāds baigi bija piešāvies, feini, tur ātri viss, nu, arī patīk tas skats, kāds ir brauc ar to TomTom, un tagad pēc atvaļinājuma neiet. Neko darīt šorīt no rīta. Paskatos, iet, ieliek iekšā, viss kārtībā. Atkal neiet. Man liekas, ka neiet. Tā. Jā, te var redzēt, rādās, kad es esmu kaut kur, es pat īsti nezinu, kur tas atrodās, kaut kāda Islanda vai kas tas ir. Jap. Nezinu, kāpēc, bet tā ir viņai uznāk. Nu, neko darīt, kā ir, tā ir. Vēl jau tikai 3 un tās nav tādas baigi sarežģītās, tā kā iztikšu ar savu veco labo Garmin. Labi. Jāpagaida, kad tos pols tiks ārā, un tad es arī izbraukšu, un tad jau pusotru stundiņu būšu uz nākamo piegādu. Cerams, ka nebūs baigie sastrēgumi. Labi, laižam tālāk. Jā. Kārtējais sastrēgums. Cik neierasta Anglijā, kad ir sastrēgums. Es esmu vienkārši šokā. Jā, un, protams, kad lietus. Šonakt bija labais, es gāju gulēt vakarā. Vēl bija ok laiks, tāds, silts diezgan, nevajadzēja ne apkurslēgt, neko. Es kaut kādos 1 vai 2 pa nakti pieceļos, vienkārši miegs vairs nenāk. Kā var normālam cilvēkam miegs nenāk? Vienkārši saka štukot, bet baigi pavēsis ir, protams. Es gāju gulēt, vēl atstāju, kā vienmēr šķirbiņas vaļā, lai svaigais gaiss ir. No rīta pieceļos 7 grādi pa naktīgi bijuši. Ideāli. Super, ja pa dienu 17, 18, pa nakti ir 7. Sviests kaut kāds.
Nu, izkrāvu arī šo, es aiznesu to kastīti. Viņš smējās pa manīm. Viņš saka, un tu ar šito lielo iedzinies iekšā dēļ to vienu kastīti? Es saku, nu, bet, protams, nu. Viņš saka, nākamreiz varbūt atstāja mašīnu ārā uz ielas un ienāca ar kājām. Es saku, man gribēs redzēt kā no otras puses, bet es parādīšu. Te nebija tā, kā es domāju. Un es jau biju piebraucis tā, kā es domāju, par tiem šauriem vārtiņiem. Bet viņi man teica, lai brauc no otras puses zem ķieģeli iekšā, jo, nu, viņš prasīja lielais, saka, jā, viņš saka, nu, neviena mašīna ir demidžojies, tur tos vārds labāk brauc no turienes, un te ir perfekti iestumties iekšā uz labo pusi, es parādīšu. Tātad parasti mēs nākam iekšā pa turieni. Bet tagad es nācu no otras puses, un šitie vārti attaisās, un tad reversā es iebraucu te iekšā. Diezgan vienkārši, vai ne? Izliekās. Nu, plats tas ceļš ir, reversā iebraukt var, tas sanāk bišķiņu vairāk pa 90 grādiem stumties atpakaļ, bet nu vienalga, te plašs vārti ir, mierīgi iestumjās iekšā un pa pirmo zordu, tā kā jābrauc ir uz nākamo piegādes. Cik man ir uz nākamai piegādei? 48 km, tā kā kaut kur pāri 2 es būšu tur, un tad jau visticamākais ap 3 es pēdējo izkraušu. Un tad jau mēs redzēsim, kas būs tālāk. Cerams, Holanda. Cross the fingers. Labi. Tā kā laižam tālāk. Tā, visas piegādes ir izkrauts, esmu tukšā. Tagad ir jāgaida, kas mums tālāk notiksies, jo zvanīja teica, kad man viss ir izkrauts. Pagaida pusstundu, izdomās kaut ko. Tad, nu, es atbraucu, tas tāda ielas malā var stāvēt, tuvākais, ko es zināju, un tad jāstāv un jāgaida ko citu. Tā kaut kā. Nu tā, jaunākais updates brauc uz Doveru, bet ne pāri. Gaidīšu. Kolēģis atvilks piekaps, samainīsim piekaps, un tad atkal, nezinu, cik piegādes Anglijā, Skotijā, un tad laikam uz Īriju, nezinu. Bet, nu, labi. Labi ir, kad viņš vēl būs, kas to lai zina, bet, nu, neko darīt, jābrauc, cik ir. Gribējās uz Holandu, bet, nu, laikam nesanāks. Tā kā vakars varētu būt. Jāiet būs pastīties, kaut kas ēdams ir. Pagaidām parkings ir diezgan patukšs, bet nu diezgan pildās. Tā kā domāju, ka vēl vēlāk. Bet cik es strādā latviešu puikas, viņiem es esmu runājis, viņi saka, ka vienmēr otrdienās ir nenormāli daudz mašīnas. Tā kā pagaidām arī. Kādreiz bija tur, tagad, laikam, cik es saprotu, ir aiztaisīt viena daļa ciet, un nu, parkings kaut kādam 60 mašīnām vēl vieta, tur bija to aiztaisīt ciet, nezinu, kāpēc. Un, nu jā, tagad līdz ar to viņi nāk un stelē tās mašīnas, kā stāties, kā te turks interesanti nostājies ir. Jā, bet nu baigais pūtiens. Es paliku te. Pagājušo reizi stāvējot kaut kur tur laikam, jā, tur, kur tas, nu jā, tie tur, kur tas otrais Mercedes. Es nostājos tajā pusē.
Jo ir brīžām, kad no šito parkingi baigi sūdīgi izbraukt, nu, tā kā sastājas vienreiz man ar no rīta bija, nu, nevar reāli izgriezt, jo gan šitajā pusē sastājās, gan tajā pusē sastājās un viss, un diezgan sarežģīti. Kaut kā tā, jā. Labi, es iešu uzēst. Labrīt! Tātad atkal uz riteņiem dod virsū, jā. Šitas te jāmauc ir uz projām pie rugby. Viena izkraušanās ir tur, pēc tam ir Coventry, tad ir Birmingama, un tad ir jāmauc projām uz Runcorn. Es jau domāju, ka šitas būs mans rekords, cik es pa nedēļas izkraus, jo es vēl pirmās divas piegādes sadevu kolēģim, tas, kas man šo piekabu atvilka, jo, es tad vairs neko nevaru paspēt, jo viņš vēl vakardien ieradās. Reku divi spēcīgie. Jā, un es domāju, čakarē nost ar savu, Un, es atdevu divas piekādes, viņam ir kaut kur pie Oksfords abas divas, jo, tad es tiešām neko nevarētu pabeigt, jo man rītdien, parīt, piekdien man ir Skotijā, 3 laikam piegādes ir Skotijā, un viena ir Ziemeļīrijā, Derijas slimnīca laikam, jā, un tad tā kaut kā. Šodien liekas, ka šodien ir atkal pavasars, ja likās vakardien, ka bija rudens, tad šodien ir pavasars. Te tas laiks mainās vienkārši. Bet jā, tas tā kā, jo vakardien vakarā pulkstens bija 9:30 un parkings bija pārbāsts, vienkārši nebija kur stāvēt. Es domāju, kur tas kolēģis atbrauks, kur viņš stāvēs reāli, jo viss bija, pilns. Un laikam beigās viena vieta bija atrads. Var teikt, blakā man, es domāju, var jau veikties arī šitā. Tā kaut kā, jā, tā kā jādod virsu, es nezinu, īsti jau nekas baigi interesantais nebūs tagad, ko filmēt, jo tās piegādes ir, šodien ir 3, jā, šodien ir elementārs piegādes. Rītdien ir, tad jau redzēs, rītdien laiks rādīs, tā kā laižam. Te ir tā, ka pirms Dartforda tuneli tu šķērso, ja tev, piemēram, ir ADRs vai te, piemēram, tagad bija negabarīts, aizgāja, tev ir negabarīti, tev jābrauc, tur tādā stāvlaukumā iekšā ir, un ADRam tev jāiznes ir papīri, jāienes ir ofisā papīri iekšā, un tad viņi apskatās, tev vajag konvoju vai nevajag, ja tev ir kaut kāds baigais niknais ADRs, tad tev vajag konvoju, un tad tu stājies malā, tur, teiksim, sagaid, kad salasās tas bars vai kā, es nezinu īsti godīgi, kā viņi tur to ADR visu fīrē, bet jā, tev ir jāstāv un jāgaida, un tad, kad ir tas bars laikam salasies, tad viņi aiztais tuneli ciet visu trafiku, un tad iet tikai ADRs ar konvoju cauri. Tā te ir, jā, Anglijā, un tāpēc es vienmēr te braucu, te ir 2 tuneļi, un es braucu par to labo malējo, jo šo nekad viņi netaisa ciet, viņi taisa parasti to kreiso ciet, lai tiek cauri tas trafiks. Kaut kā tā, jā, tā kā, protams, kad jau, kā redzējāt, bišķiņ šķaviņu dabūja pirms Dartfords, bet tas te ir normāli, man liekas, štāvs te nav pa nakti vai no ļoti agri no rīta, kad brauc.
vēl līdz izkraušanos 170 km tajā. Nu, teiksim, šodien visās 3 vietās, kas man ir jāuztais, ir piegāds, visur esmu bijis, tā kā. Easy squeezy. Labi, turpinām braukt. Un šī ir nākamā piegāde. Viena kastīte. Atgādina kurjeru gaids, kas strādāja pa kurjeru. Tur arī šitāds kastītes bija jāpiegādā. Jo tajā kompānijā it kā vajag referents, bet, nu, dēļ viens mazs kastītes nedomāju. Bet tagad ir jāizsūtā CMR-ka. Un viss un jābrauc ielikt navigācijā 26 km līdz nākamo, tā kā cik tagad pulkstens ir, nu, ap vieniem es būšu tur, tad kamēr līdz Birmingamai aizbraukšu, kamēr visu tur sadarīšu, 4-5 būs vakars, tā kā jādod virsū, ne? Un ja kas, jau vakardien es sēdēju, cik es nezinu gaidīju, lai to vienu paleti izkraut ārā, tagad man 5 izkrāvā, burtiski 5 minūtēs. Šeit vienmēr ir ātri, ja kas. Labi, nu gan beigs runāt un jādod virsū. Jautājums, kāpēc cilvēki smējās, kad fūri ieved iekšā tādu maziņu kastīti piegādāt? Nu, kas viņiem tur? Es neredzu neko smieklīgi tur, nu. Ieved iekšā, šis tā skatās uz manīm, pat neprasīja ne referents, neko, viņš man liekas bija vienkārši šokā. Tā kā tā, un viss kārtībā, jāmauc uz nākamo ir. Nu, kas pa bardak tur tajā sētā bija. Es knapi iebraucu iekšā vienkārši, vienkārši visur smagie salikt, es tā iestūmos, bet tur varēja pastumt apakaļ un tad uzreiz ar purni izgriezt ārā. Tā kā viss kārtībā, jālido uz nākamo, līdz nākamai piegādē ir 35 km. Es saku tās, it kā liekas, daudz tās piegādes ir, bet ja viņas tev ir ik pa 20 km, nu, un ja tu viņas visas zini, kur uzreiz iet, kam uzreiz ko prasīt, nu, saka, dienā mierīgi 7-8 var uztaisīt, tā kā nogrāb. Nu, ja, piemēram, tā kā vakardien, ja tev viena paleti jāgaidīt pusstundu, nu, loģiski, kad tur tu dabūs diezgan, nu, neuztaisīs tik daudz tās piegādes. Šodien ir okei. Es nezinu, es domāju, ka, nu, labi, es apstāšos, piemēram, nu, es kā strādāju, es, piemēram, neskatos rītdienas adresi, es apstos šodienas adresi, kas ir un viss, un tad vakarā es apskatos, tā kā, nākamās dienas adreses, jo mums tagad ir jāstāv tikai apsargājumi, mēs drīkstam tikai stāvēt apsargājumos parkingos, tā kā ir, tā ir. Jā, šito izkraušanos arī izkrāt, nu, te jau bija reāli arī ātri, bet labākais ir tas, akal bišķiņas pārstrādāja laiks, nu, pirmo reizi savā mūžā es tiešām neapzināti pārstrādāju, jo man bija, cik man bija nobraukts, un te vajag bišķi paņemt vairāk pa labi. Un 4 stundām un 30 minūtēm es pārbraucu pāri. Nu, tiešām neapzināti, jo man vairs nebija varianti, es sēdēju vienkārši sastrēgumā, ka man nopīkstēja 4-15. Nu, nekas, nu, kam negadās, nu, ak, dieviņās.
Gan jau kāda policista onkuļi sapratīs un nesodīs man par to. Ko tas te dara? Pimpaus, nu? Nu, tāds ir tas trukstops. Labākais 23. gadā es šeit nebija bijis kopš, es nezinu, pat 2 gadus laikam te neesmu bijis. Un, jā, te tik daudz, kas mainījies, kad, bet, nu, patīkam visas tās dušas, un tagad ir uzradies Xbox arī, tur kādreiz nebija Xbox. Nu, patīkam vienmēr sakot, nu, tiešām labi, vēl šito parkingu, ja viņas attaisīt, tā vispār būtu ritīgi feini, jo tas parkings ir reāls dubļnieks. Ja te vēl būtu asfalti, nu tad tiešām šis būtu labākais parkings Anglijā. Bet nu ne, viss jau arī nevar gribēt. Labs ir, jāiet ir gulēt, un tad jau rītdien jādodās tālāk ir uz rītvakar mēs stāvām, kur? Jā, Skotijā. Labi, tiekamies rītdien. Labrīt! Vēl bišķiņi palicis un pirmā piegāde būs klāt. Nu, nebija jau tālu, kaut kādi 30 km tikai, bet, nu, vienalga. Bet, nu, jā, šī vieta ir. Es nezinu, cik līdz nākamai ir, un pēc tam jau ir Skotija, bet es tagad nezinu, kā darīt, jo man ir viena piegāde Edinburgā, un pēc tam man ir 2 Glasgowā. Vai es šodien paspēšu izkraut Edinburgu? Es jau baigi īstenībā gribētu, jo man jābrauc ir atpakaļ uz vienu parkingu, jo nu, uz ne maksas, bet uz apsargājumu parkingu. Un, ja es Edinburgā neizkrauju, tad man ir lieki īstenībā diezgan kilometri daudz. Tā kā, kad brauks uz to pusi, nu, tad sapratīs, ap ko lieta grozās, un var jābūt, kad arī šodien izkrauju Edinburgu. Bet, nu, laiks rādīs, bet tagad gāžam.
Nu tā, izkrāvu arī otro vietu, baigi īstenībā nebija laiks filmēt, jo te tāda iebraukšana, es biju no sākuma domājis, ka uz ielas kraušos ārā. Nu, vienkārši apstāšos uz ielas, bet tad diezgan busy iela ir un sīs tā kā paskatu, ka braucu te šurpam, skatos, vārtu vaļās tā piemet uz acis, nu, vajadzētu iet iekšā, nu, iela tā, kur es stāvu ir plata, vajadzētu iestumt iekšā. Nu, es iestūmos iekšā, jau vieglai bija aizmugurē, bet, nu, tā diezgan ātri iestūmos, un tad iznāca securities, nu, ko te vajag, es saku, nu, reku, man piegādi ir, es saku, nu, bet es varbūt stumšos tālāk, nu, te es apmēram zinu, kur te ir tā, kur krauja ārā, jā, es saku, citādāk es teicu nobloķējis un viss, jā, nav problēmas, viss, izkrāvu laukā šo ar tēliftu un tagad jābrauc uz Edinburgu, līdz Edinburgai ir gandrīz 400 kilometri, tagad ir 9:00. Nu, uz pēcpusdienu teorētiski es varētu izkraut. Teorētiski. Bet vai tas izdosies, es nezinu. Bet jābrauc. Labi, nav ko runāt. Es parādīšu, kā es stūmos iekšā. Tātad, reku, tur ir iela, un no turienes visu šito gabalu stūmos iekšā. Tīri tā neko pasākums, vai ne? Nu, labi, brauks. Ko tev runās daudz? Jā, uztaisīju 45 minūšu pauzīt. Es domāju, jāzvanu uz office, jāpajautā, jo man ne manifests, es jau nezinu, kad ir kur izkraušanās. Zvanu uz office, es jautāju, nu, kad ir tā Edinburga jāizkrauš šodien, rītdien. Viņi saka, nē, šodien. Es saku, man nav manifests, es nezinu. Es tev tūlīt aizsūtīšu, saku, nu, bļāviens, man jau vairs nevajag, jo es jau zinu rītdienas darbs, rītdien man ir divas tās Glasgows un viss, un pēc tam uz Ryan ostu projām. Bet, nu labi, es arī īstenībā pats gribēju izkraut to Edinburgu. Ja es viņu izkrauju ārā, es atnāk atpakaļ uz parkingu, un pēc tam rītdien man paliek kaut kādu maksimums 40 km līdz pirmo izkraušanos un viss. Tā kā rīt atkal nebūs agrais rīts, plus mīnus kaut kādiem 8 sāks un pa smuko. Jā, es nevaru te, nu šitas bāns M6 tieši, kur iet jau uz Skotiju, nu kā man viņš patīk, nu tie kalni reāli, nu. Es saku, varbūt tās daudz būs šitie dabas skati štajā video iekšā, bet, nu, es nezinu, man liekas, ka kamera tā to nevar izstāstīt, kā te izskatās. Tas ir reāli dzīvē jāredz tiešām skaisti. Var just, kad vairs nav Anglija, bet kad Skotija sākusies. Labi, es braukšu tālāk, baudīšu savu dabu, bet tu turpini skatīties. Tā, esmu arī izsviedis šodien it kā 3. Tagad jāpaskatās, vai es te varēšu izgriezt vispār. Ja te kaut kāds stāv Skots blakām, es viņam prasīju, vai tur var izbraukt, šis nav ne mazākā nojauta. Un tūlīt redzēsim. Nē, nu te ir krustojums, jebkurā gadījumā, ja kas galvenais ir izgriezt tā, un pēc tam es varu apgriezties. Un tad jau redzēs. Jo šitādās vietās, kur īsti es neesmu 100% pārliecināts, es nelaižos iekšā, es labāk. Te nav tālu 100 metra kājām, es aizēju apskatos. Izskatās, kad ir plašs krustojums. Tad, jā, te varēs izgriezt.
Viss ir kārtībā. Jap. Un tur nākamajā ielā atkal pa kreisi un tad jau prom uz parkingu. Tā, kas tur tagad notiekās, nesaprotu. Tagad fiksi, tagad ir jābrauc un uz parkingu, nu, jāatpūšās drīz vēl tik drīz nē, bet, nu, hokejs sāksies, tā kā jādo virsū ir. Es parādīšu, kur man izkraušanās bija. Tā izkraušanās man bija šitajos te vārtos, un reāli es te nostājos uz ielas, es nobloķēju visu. Līdz ar to es apstājos nedaudz tālāk, un te ir izkraušanās. Es nostājos nedaudz tālāk un ar te likt izkrāvu un to palettruku atvilku visu. Jo, nu, nav varianti. Labi, nu gan laižam uz parkingu, apsīsimies, kas tajā parkingā ir. Izskatās, ka miskastrenkiem te strēlki ir. 2 gabali te stāv. Laiš tā kā vasarā, ne, loks vajā, ārā 17 grādus, pa pirmo zort. Jāpasēž bišķi trafikā, tā jau es esmu daudz šodien izdarījis, bišķi jāatpūšās, ir, zin kā, lēnām ripinoties pa trafikiem, pūšamies. Labrīt, piekdienā. Tā, vēl 2 minūtes jāpastāv ir un varam gāzt. Jābrauc ir izkraut pie Glāzgovas vienu, un pēc tam es skatījos kaut kur aiz Glāzgovas, bišķiņ dziļāk Skotijā, iekšā ir vēl viena. Skatījos privātu māju rajons, tur tā viena paleta ir jāizkrāv, bet nu labi, ir neko darīt. Vai tad pirmo reizi tādām brauc vietām. Jā, un pēc tam visticamākais, kad uz Rainu uz ostu. Es nezinu, cikos bija tas prāmis, 4, 5 vakarā, es nezinu. Tāpēc arī nesāk baigi agri, lai, nu, ja gadienā man jābrauc vēl ir uz Donegālu vai uz, nu, kaut kas jādara, tad uzspiedīsim mazliet klusumu šim cilvēkam. Un tad vismaz, nu, laiks sanāk. Labi, laižam, bet jāatbild šitam cilvēkam. Jā, pirmo vietu šorīt izkrāvu. Tēlipu dabūju kraut ārā, bet, nu, īstenībā baigi ātri ir. Es te no sākuma ar kājām ienācu iekšā, jo reāli es bišķi nobijos te braukt iekšā. Es domāju, nu, jo es neredzēju, ka te ir tāds tā kā barjeri ir. Es domāju, ka tā ir cieta, un tur es īsti tā kā var būt, kas varētu apgriezties, ja nebūtu pareizi, bet, nu, labi, vienalga. Es ienācu ar kājām, jā, viss kārtībā, brauc iekšā, tajā kā liels plats, apgriezos un uz nākamo, līdz nākamo izkraušanos 59 km ir. Tur jau arī kaut kāda privāta māja vai kas, bet, nu, tā jau redzēs. Tā kā jābrauc ir, jābrauc. Īstenībā karsts ir 15 grādi, bet te jau tāds sutīgs, tāds mitrs tas gaiss. Labi, nu gan jālaiž ir.
Tā, pēdējo piegādi arī es uztaisīju. Nu, parasti piegādi, nekas traks. Es parādīšu, man bija jāgriež tajā ielā, šī Džonas iela laikam. Man bija šito ielu jāgriež no lielā ceļa virsū, protams, kas jau nevar iegriezt, jo ir tur salikts mašīnas un ceļa remonts. Un līdz ar to višķiņi pa kvartāliem te izmet līkumus, bet nu beigās jau piegādāja. Šis, ka ieraudzīja kādu mašīnu, es atbraucu, viņš teica, oh my goodness. Un tā, un piegāde mums ir šita te tajā spraugā iekšā. Šita te bija iekšā piegāde. Tā neko truki iebraukt iekšā, bet labi ir. Vai tā kādreiz kaut kur nav iebraukts? Easy. Vienīgais, kas man sāk nepatikt, kā Garmins ved. Kādreiz viņš veda baigi normāli, šorīt arī uz pirmo piegādi es braucu, viņš ved caur dzīvojamo rajonā, reāli tur uz tā ceļa ir, nu, tur ir tupiks un viss, un labi, ka cilvēks reiz parādīja, ka nelaiz tur nebrauc. Un tad tā, bet labi ir. Jāmēģina šita te ir apgriezties, jāpabrauc uz priekšu, pados apakaļ un pa šito pašu ceļu prom uz leju. Turās. Nu, man šitajā te ielā šita bija jāgriež iekšā, bet es no otras puses braucu. Tur reāli nevar iegriezt. Nu, ja es vēl no savas puses, ja vēl nebūtu tur tas luksafors, tad es vēl varētu iegriezt tur iekšā, bet nu reāli. Bet nu šitas variants bija baigi labais, kā es iebraucu iekšā. Easy peasy. Tādēļ rekrut. Te vajadzētu griezties man tā kā no tās puses nāk pa labi, bet re, kur jau stāv mašīna. Re, kur blakām ir zīme. Kaut kā tā, jā. Diezgan interesanti būtu iegriezt tur iekšā, bet, nu, negribās kolēgā problēma, ka nosprūstu vēl kādu aizķert. Labāk apbrauc. Bišķiņ padomā, pakustina smadzenes un iebrauc iekšā kaut cik normāli, jā. Šitie te tā mierīgi tusē pa parkingu, kaut kā vienkārši staigā. Pagājušas tikai nieka 6 stundas. Tikai nieka 6 stundas un es vēl neesmu atdevis tās 3 paletes. Man jau, sēž, blin. Tas cilvēks reāli, viņš brauc, viņš zināja, ka tur, tur ir baigais kaut kāds sastrēgums, tas, double deckers ir laikam nolicies uz sāniem. Viņš zināja, ka tur ir sastrēgums, viņš vienkārši iebrauc iekšā. Tagad man viņam jādod tās 3 paletes ir, un tad es braucu uz parkingu un stājos uz pauzi līdz pirmdienai uz 45 Līm servisā. Bet šitā nīkšana vienkārši. Labi, kad izgudrots tāds tiktoks, vismaz bišķi laiks paiet ātrāk pašķirstot. Bet, nē, es nevaru, man vienkārši. Viņš man sākumā teica, kāds 2 stundiņas, tad jau pasēt ten, tad jau būs ok. 6 tikai, nieka 6 stundi. Un vēl jau nav teikt, ka viņš te būs kaut kur. Man īstenībā vajadzētu 6:30 kustēties ārēs 7. Es tur jau man ir vienkārši 3 stundas līdz parkingam, lai es paspētu iekļauties kopējā laikā. Nu labi, tur kādu minūtīti pār, Man jau patīk pārstrādāt. Labi ir. Cerams, cross the fingers un varēs ātrāk sāk kustēties. Labi ir. Jāapbaks tālāk telefons un tā kaut kā. Tā, nedēļa noslēgusies Anglijā, Līm servisā. Vakardien atbraucis, pa nakti atbraucis līdz šejienei. Jā, nedaudz pārstrādāju pāri kopējiem braukšanas laikam sakarā to, ka kolēģis nosēdēja 8,5 stundas sastrēgumā, neko darīt. Jo, jebkurā gadījumā būtu pārstrādājis, vai es būtu taisījis 9 stundu pauzi un braucis tad jau, kad man vajag, iknedēļas atpūt, vai arī es vakardien pārstrādāju kopējo darbdienas laiku, cik garš tik plats. Bet labi, tas tā.
Šonedēļ bija īstenībā diezgan tāda, man liekas, interesanta nedēļa. Bija atnācu uz Angliju ar 9 piegādēm, atdevu 2 kolēģim, izkrāvu 7. Tad, lai cik dīvaini neliktos, likās braukšu uz Holandu atpakaļ, bet nē, Doverā samainījām piekabes, paņēmu piekabu ar 12 piegādēm. 2 atdevu kolēģim, no ko es paņēmu to piekabu, jo citādāk es šito darbu nevarētu izdarīt. Un tad jau viss, lēnām krāvām ārā. Pēdējās izkraušanās bija Skotijā, viena bija Edinburgā, viena bija Glāzgovā un viena bija aiz Glāzgovas kaut kādi 60-70 km, nezinu, vienalga. Un tad it kā palikās iekšā vēl Ziemeļīrija, ko domāju, ko es pats iešu, bet tomēr izrādījās, ka nē, ka jādod ir īri kolēģim. Un atdevu vakardien viņam to vienu piegādu un atbraucu uz šejienu. Un jā, un iekraušanās būs pirmdien 10 no rīta, pat netālu Vrekshamā, uz Īriju. Kaut kā tā īsumā. Paldies, ka noskaties šo video un tiekamies nākamais epizodēs. Lai veicās!